Labrīt, draudze. Sākšu šodien to mūsu to dievkalpojumu. Sāksim ar to, kad es sākšu. Pēdējā laikā vienkārši man pats no sevis nezinu, kāpēc atvērās tieši vairāk sakām vārdi, ja? Zinat, tad es raksturu, kas ir sakām vārdi. Un tur viss sākot no, faktiski, jā, no pirmajām nodaļām jau, jā, un kad lasi, jā, un tur tie sakām vārdi veidojas tā kā pamācība jebkuram tavai dzīves gaitai. Jo tur pat es lasot, pat brīžiem ir tāds moments, ka tu uzdod to jautājumu, kā to vispār sasaistīt kopā var, ja? Ja pieņemsim, mēs paskatāmies tajā pašā laikā, kad teiktu 6. nodaļā pirmās rindas, kas rakstās, ja mans dēls, ja tu par savu tuvāko galvo, un ja tu savu roku galvojumam par svešiem esi devis, tad tu esi savu mutes sacīto saistījis, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Vārdi, tevi paša savai vārdi, ko tu esi izteicis, tevi viņi tur gūstā. Jo tu tagad esi pilnīgi nokļuvis savā tuvākās rokās. Steidzies, meties viņam priekšā zemē. Centies, piespiest un skudini savu tuvāko ar lūgšanām. Mēs esam kaut kur kārtēreiz atkal saistīti ar to, ko mēs esam izpauduši, ko mēs esam apliecinājuši, ko mēs esam darījuši. Jā, sorry. Tas tāds pirmais, kas tāds runā, ja? Un pēc tam jau runājas nākšajā 8. nodaļā. Astotajā nodaļā sākam, nelasot pirmo, sākam un otro. Tiešām tās stāv kalna galā augstumos, atklāti ceļā un pat ielas malās. Kas var stāvēt augšā kalnos, patiesi ceļa malās, pie pilsētas vārtiem, kur tajās var ieiet pa durvīm, viņš skaļi kliedz un brēc. Kas var kaut ko tam līdzīgs būt mūsos? Kas var mūs tā uzrunāt vai uz mums pat brēgt? Un ja mēs atgriežamies uz pirmo rindiņu, tur smuki pateic, kas tas ir. Klau, vai gudrība nesauc? Un atkal atgriežamies pie tā paša, atkal paši pie sevis, ko mēs esam pauduši un kurā vietā mūsu gudrība ir izpaudusies. 7. nodaļā tur vispār pateic par to gudrību tik smuki, ka tavā gudrībā tevi var pievilkt tik tālu, ka tu vari pat pakļauties netiklai sievietei vai tāpat sieviete vīrietim. Un tad liekas, cik tomēr, ja? Mums ir viss dots, mēs esam Dieva vadīti, mēs esam atvērti Dievam. Ja? Mums ir dotas iespējas izvēlēties, bet tajā pašā laikā, cik ir svarīgi no mums pašiem mūsu gudrības izpausme, vai mēs to sekojam un to darām. Jo, ja lasam pa 8. nodaļu, tos visus vārdus tiešām tā stāv kalna augstiem un atkal ceļā un pat iet ielas malās, ja? Pie pilsētas vārtiem, tas nozīmē, viņa ir visur. Tur, kur mēs ejam, kur mēs speram soli, neatkarīgi, vai mēs esam draudzē un mēs esam baigi pareizie, ja? Vai mēs esam tā kā, bieži sakam, pasaulē, ja? Pie cilvēkiem, kas nav kristieši, kas nav atbalstījuši tajā. Un tas viss rakstās ne jau jaunajā derībā, mīļie. Tas viss rakstās sakām vārdi no vecās derības laikiem, ja? Un tur ir pilnīgi tas pats, kas notiek mums tagad.
Un tad ir saprotams, ka tā gudrība, kurā mums ir jāmājā, mums ir jāiet ar to gudrību patiesībā. Viņa visur uz mums klieks. Bet ja mēs viņu negribēsim uztvert un paņemt, tad kļūdas mums ir ļoti daudz. Jo viens no momentiem arī, kas man pašam personīgi tieši bija, man likās, es tak esmu brīvs no visa. Es esmu brīvs no visa. Man nevajag neko vairs. Man viss sanāk, ja? Bet nē, es vakardien nekur runāju. Vispār liekas niecība, kas nav pieskārta, ja? Un tā ir tā gudrība. Kas liekas tevi vispār nepakustina, bet tevi viņa izsit no tavas līdzsvara. Un tad, ja tevi izsit no tava līdzsvara, kā tu vari vērsties pret cilvēkiem? Tad? Ja tev ir pazaudēts tavs līdzsvars, значит, tevī tava mīlestība ir kaut kur pastūgājusi. Un tu vairs nevari ar mīlestību dot cilvēkiem. Un tur atkal slēpjas tas pats tā gudrība, kura mūs sauc un kliedz. Visa gudrība ir Dievā. Un galvenais, es saku, visvairāk, kas man pēdējā laikā, jo visvairāk, kas runā, tas, ka gudrība, tā ir tā paša būtība, ko Dievs mums ir iesējis, lai mēs spētu viņam sekot. Lai mēs spētu uztvert, pieņemt, elpot, vispār staigāt. Jo viss tas jau ir. Bet vai mēs gribam to visu izmantot? Jo man atceros, pats Ekos Semens teica, varbūt saņēmies vienreiz tomēr, vajag atbrīvošanu tev tomēr, ja? Likās, nē, tak man tak visu, ko tam man vairs ir? Es tak visu pats varu tikt galā. Un tur slēpjas atkal tā paša gudrība, kuru tu negribi atzīt. Jo gudrība, lai tu pirmkārt, lai tu pieņemtu to gudrību, tev viņā jāiet iekšā un jāatzīst, ka tu tomēr neesi tik spējīgs. Un tā ir tā gudrība parādīt sevi, un viņa no visām malām mums kliedz virsū. Jo pat pašās elementārākās lietas, tikko, piemēram, no rīta tikko ar Pēteri runājām. Viņš saka, es jau varētu pats, bet es nemāku. Tas ir tādām lietām, kurās liekas mēs vienkāršām lietām. Viņš pateica, viņš varētu pats pamainīt riepas, bet viņš nemāk viņus. Ja? Viņš nav darījis to nekad. Tas ir tāds vienkāršs piemērs, ko var pateikt. Bet cik piemēru tādu, kurus mēs apslēpjam dēļ savas, lai mēs neparādītos, ka mēs esam netik pareizi. Ka mēs neatzīstam, ka mēs nemākam to izdarīt. Mēs visu protam. Mēs visu zinām. Un tā ir tā kļūda, kuru mūsu gudrība māca. Ir gudrība pieņemt, atzīt, ka tomēr mēs kaut ko arī nemākam. Ka mēs kaut ko tomēr nezinām. Ka mums tomēr vajag to gudrības mācību, kas ir rakstīta tajā grāmatā. Patiesības grāmatā, kur viss jau ir bijis un viss ir. Un kas mums liekas tikai būs, tas jau viss ir bijis. Jo tieši sagatējos sakām vārdos tur par to gudrību, kad tu sāc lasīt, tur vienkārši, liekas, kā to vispār visu sasaistīt kopā. Visas atziņas, visas mācības, visas bība no Dieva par Dievu, tas viss ir saistīts ar gudrību. Kas mums gudrību dod? Izveidojam ļoti lielu paši sev diezgan lielu pretestību. Un savā veidā, tas ir, kādā veidā mēs viņu izveidojam, tas ir neziņas veidā mēs izveidojam to. Un tur atkal parādās tās gudrības trūkuma pēc. Viens no tādiem momentiem, par ko es arī vakardien tas man vairāk atklājās. Ja? Atklājās, teiksim, es iepriekš nebiju sapratis. Ja? Bet vakardien es Laurai piegāju, no sākuma Irīna pie manis piegāja klāt. Ja?
sākām runāt mēs, ja? Liekas, nekas jau tāds nav bijis. Bet iemesls bija, kāpēc Irina neatnāca uz šo draudzi, pareizi. Un iemesls izrādās bija es. Un tajā pašā laikā, un tas jau ir labu laiku, pareizi, līdz tam mirklim, kamēr vienkārši iznāca Dieva gudrība, ka viņš saveda, ka vienkārši aizmirs mirklī, kad es te esmu, ja? Viņa atbrauca un izrādās nemaz nekas tāds nav pareizi. Un tā ir tā sagrozītā, tā, ko mums bieži vien sātans mums sagroz to mūsu pareizību, kā mēs gribam, kā būt pareizi, kā nepareizi, un beigās mēs, kad pieejam tajā Dieva gudrībā un paļāvībā un paļaušanās uz to, mēs pastamies, un tomēr, mīļie, bet tas bija tik vienkārši. Un tik forši būt ar Dievu kopā pareizi. Paļauties un uzticēties un vienkārši aiziet tajā plūsmā. Vienkārši, kad tas pats vēl vakar, kad es stāvu iekšā, es paprasīju, cik tas sen ir. Laurai, es Irīnai neprasīju. Izrādās, tas jau ir veselu gadu. Apmēram. Irīna tik atnāca pagājušais uz draudzi šeit. Pagājuši sēdien, ja? Ne? Vai 2 nedēļas atpakaļ, ja? Mēs viņu nebijām tikušies apmēram 30 gadu. Nerunājuši, ne tikušies, es nezinu, es kaut ko varbūt pa viņu biju dzirdējis, vai viņa dzirdējis pa mani bija, es nezinu. Vienkārši, liekas, un kam bija jānotiek? Kāds bija šķērsis tam visam? Bet šomu nekāds. Un tāpēc, saku, kad sākām vārdu to, tur 7, 8, visas tās nodaļas palasot, jā, tur, kad sasaista visu to gudrību kopā, un tad tu saproti, kā ir tā gudrība. Jo liekas tajos mirkļos, kad tu to lasi, tu nevari saprast, kāpēc vispār tu sāc lasīt, un tad es vienkārši to pamēģināju, es edītēji sāku lasīt. Jā, un viņai saka, kā tu domā, par ko tas ir teikts? Un viņa saka, nezinu. Un es viņai pēc tam pasaka, tas ir gudrība. Reku pirmā rindiņa, gudrība. Halleluja, kungs debes Tevs. Pieskaries katram šajā namā, šajā vietā, lai mēs spējam būt pateicīgi par katru mūsu gudrības soli, ko mēs speram ar tavu spēku, tavā vārdā, jo tu esi mums devis visu. Tu esi mūs vadījis līdz šim, pat lai mēs nonātu līdz šim stāvoklim. Un tad, jo tev nav to stāvokļu, jo mēs jau viņus veidojam. Kungs, tāpēc mēs pat paļaujamies tev un atdodam katru mūsu soli, katru mūsu mirkli, katru mūsu gājumu. Lai tā gudrība sperās pa priekšu, lai viņam ver mūsu visus vārdus mums vaļā, lai mēs spējam pieņemt katru cilvēku, kas mums ir bijis kā izaicinājums, lai mēs spējam pateikties pazemībā un kā tu tev reizē mums saki, izdarīt visus tos solījumus, ko tu tev reizē esi teicis, lai mēs spējam izdarīt viņus viens pret otru un pateikties pilnīgā patiesā sirdī, godinot tevi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, šodien brīnišķīga diena, liela diena, kad mēs ticīgie varam kopā sanākt Dieva namā, pagodināt Dievu un jā, kad brīnišķīgais Dieva tuvums, Dieva klātbūtne mūs var apņemt visus un iepriecināt, jā, slava debes tētim, un es gribu pastāstīt jums par šo rītu, jā, kāds bija mans rīts. Interesantā veidā, jā, vakardien, lielu iespaidu dēļ, sanāca tā, ka es ļoti vēlu aizgāju gulēt. Tas bija jau pāri 1, jau ap 2 kaut kur. Es uzliku modinātāju,
jo es gribēju no rīta vairāk laika ar Dievu pavadīt. Bet sanāca tā, ka, tomēr es to modinātāju nogulēju. Un piecēlos pāri 9. Un es domāju, man tāda plāna bija, man jāiet uz draudzi un tā, man tagad neatliek tik daudz laika, kā es gribu ar Dievu, bet, protams, kā jau mācītājs Semjons teica, ka mums ir jāpaliek mierā, mums ir jāpaliek plūdumā, mums ir jāpaliek Dievā, jā. Dievs visu izvedīs. Un man bija tāda plāni, kad es braukšu ar autobusu uz draudzīti, un kad man vēl bija jāieiet bankomātā, un tad es vēl īsti pat nezināju, kur atrodas draudzīte, jo es nesen tikai šeit esmu. Un es domāju tā, un man telefons, kā teikt, ir, es ieslēgšu kartu un es atnākšu no centra. Un tagad es skatos, tad, kad jau es domāju iet, es skatos, man tikai 3% telefonā, un nekā, un nesanāk, nekādīgi mani plāni nepiepildās to, ko es vēlos, ja? Bet es saprotu, jāpaliek ir mierā, un mēs ar Lauriņu čatojām no rīta, viņa pa ceļam uz draudzīti, mēs telefonā čatojām, un interesantā veidā es saku, tad Lauriņa, es laikam tad tevi gaidu. Viņa, protams, saka, jā, viss kārtībā, ka viņa iebrauks pa ceļam un mani paņems. Un tā mēs aizbraucām uz bankomātu, un es izņēmu naudiņu, man vajadzēja izņemt naudiņu, kuru atdot meitei. Man dēls bija atsūtījis to naudiņu priekš meitas. Un man pašai bija palikuši dzīvošanai 8 eiro, un tie 8 eiro man palikuši līdz īstenībā līdz kādam 19. vai 20. datumam, ja? Un, mājās arī nekādu tādu ietaupījumu ēdiena nav īsti, ja? Un tā, jā, palielam. Un Lauriņa saka, labi, es tad iešu veikalā, un viņai vajag tur veikalā kaut ko nopirkt. Un es domāju, tā, es arī iešu veikalā. Es domāju, ka Lauriņa ir mašīnu aizslēgusi, bet viņa uzticās Dievam. Labi, tik daudz es neteikšu. Slava debesu tētim, jau es izplūdu ļoti. Bet pats galvenais, kad mēs jau, kā teikt, jau atkal satikāmies, es pastāstīju Laurai savu situāciju, pat nedomājot, kas tālāk notiks, ja? Un Laura man iedeva veikalā, ja tu man iedevi 20 eiro. Ok. Slava Dievam. Es jūtu, tas ir Dievs. Un pēc tam mašīnā viņa man iedeva 50 eiro. Es tos 20 atdevu atpakaļ un 50 iedeva. Un kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka tā reāli bija debesu tēta vadība, es saprotu, jo man bija sapnis. Pirms 2 dienām man bija reāls sapnis par šo notikumu. Tikai es tur neredzēju Lauru, bet bija šīs naudas zīmes, abas divas, 20 un 50. Un tas sapnis bija tāds, ka es aizgāju uz veikalu, sapnī es redzu. Tieši tāpat kā realitātē, ja? Bet tur pārdevējam es iedodu 20 eiro, un man vajadzēja kaut kādas preces iegādāties. Bet tās preces tur nebija. Kaut kas tur nebija tā kā vajaga. Un es biju tāda cimperlīga tajā sapnī, ka man vajag iet tomēr kaut kur uz kaut kādiem citiem veikaliem, paskatīties, aplūkot situāciju. Bet es atgriežos atpakaļ, tur ir gara rinda, un es atkal tāda cimperlīga, es saku tā, ja te ir gara rinda, tad dodiet man tos 20 atpakaļ, ja? Un es iešu uz citu veikalu meklēt tās preces. Un tas pārdevējs man par lielu brīnumu iedod 50 eiro. Jā, tāds sapnis bija. Un es sapratu, ka tas sapnis bija par to. Varbūt liekas galīgi viss neloģiski, ja? Bet es jūtu, ka šis sapnis ir zīmīgs un ka kaut ko nozīmē tas viss, kad
kas saistībā ar to, kad debes teica, mani grib svētīt ar 50 eiro. Jā, tāda liecība. Slava Jēzum. Tā ka jā, debes tētis vada un kārto visas lietas. Un paldies Dievam par māsu Lauru, jā. Jā, ko es vēl gribu teikt par māsu Lauru? Jā, brīnišķīga māsa. Brīnišķīga debes tētis viņu devis manā dzīvē. Un es pateicos Dievam par viņas kalpošanu, par viņas mīlestību un visu slavu Dievam, lai Dievs viņu bagātīgi svētī. Amen. Nu, ko es tikai mācos sajust svētā gara tādu vadību, un vienmēr man dzīvē ir bijis, es teikšu, pagātnē dominējošais prāts, un es mācos, klausos no citiem kristiešiem, kad saka svētā gara vadība, klausīties, ko Jēzus saka, klausīties, ko Dievs saka, kā tevi mudina, un es sapratu to, kad ir ļoti, ļoti grūti cīnīties. Tu loģiski prātā saproti vienu lietu, bet sirdī dzirdi pavisam kaut kādu citu lietu. Un liekas, kura tad ir tā pareizā. Bet pēdējā laikā es saprotu, ka tā pareizā ir tad, kad tev neliek mieru. Nevis, ka tu tā kā prātā izanalizē, es braukšu. Un tas ir prāts. Bet tad, kad sirdī ir tāds neliek mieru, tāds kņudina. Un man pirms pāris dienām, vakardien bija ļoti spilgti, ka man ir prātā 50 eiro, bet es beigās saprotu, ka tas nav prātā, bet iekšā sirdī ir tie 50 eiro, un es saprotu, ka man viņi nav lieki, bet man viņi ir. Un prātā es saprotu, ka tie taču ir mani 50 eiro, kad viņi ir man vajadzīgi, man būs rēķini jāmaksā, un man jau ir jāmaksā rēķini, bet ir man vienkārši tā ļoti spilgti 50 eiro, ka man ir... Es saprotu, ka man ir jāziedo, bet es nevaru saprast, vai man ir tā kā 10. tiesa jādod, vai man ir tā kā sēkla jāsēj, jo pēdējā laikā tu dzirdi arī par sēšanu, par došanu. Un es atcerējos rakstu vietu, kad, ja tu zini, ka tavs brālis nav tā kā paēdis, vai tu viņam nedosi. Un es visu laiku tā aizdomājos, cik ļoti mēs esam draudzīgi arī draudzē, ka mēs tā forši sanākam, mēs priecājamies, viss ir tā forši. Mēs nemaz nezinām, vai otrs brālis vai māsa ir pāēduši, kāda ir tā situācija. Un tagad vakardien arī es tā ļoti vēroju, klausos un liekas, varbūt mācītājiem ar tos 50 eiro, bet tā kā nav līdz galam, varbūt vēl kādai māsai vajag 50, bet tu tā nejūti to vilkmi, tā kā loģiski saprojot, tu vari visiem iedot. Ir mācītājiem, ir vēl brālim, kam vajag, jo visi runā par finansēm un visiem jau nav tās naudas. Tu visiem vari dot, bet nav. Šodien es braucu uz draudzi un domāju, es došu kā 10. tiesu. Bet tā kā, tu nevari iedot 10. tiesu, jo tev nav finanses tikai tā kā, kā 50 eiro tu dosi, un tie ir vairāk naudu, ko dot par 10. tiesu. Liekas, labi, tu sēklai dosi, bet liekas, kā tu tā sēklai tā iedos 50 eiro cerībā, ka tu tagad dabūsi atpakaļ. Un nav kaut kas, tomēr labi būšu draudzē, tad es jutīšu un satiekot māsu stāsta savu situāciju. Un es domāju, es iedošu 20 eiro viņas meitai par to, ko viņai tur vajag, tad lieta būs darīt. Es iedodu tos 20 eiro, kamēr mēs ejam līdz mašīnai, viņi vienkārši pasaka tādu frāzi, kad ir līdz tādai dienai, kad ir jāiztiek. Un man uzreiz tā rakstu vieta. Es domāju, nē, kungs. Un es pilnīgi tāds matu saknes saceļās gaisā, ka tu saproti, ka ir tie 50 eiro māsai domāt. Un es mašīnā, tā kā viņa tajā sapnī, es viņu atņem atpakaļ tos 20 eiro un iedu 50 eiro. Liekas, tie ir tie 50 eiro, kas bija māsai domāt. Tātad es domāju, slava Dievam, Dievs noveda līdz galam, kā pēdējā laikā man skan, Dievam pieder galavārds. Un tu tur neko nevar izdarīt, vai tu, vai kāds cits, bet es negribu tā, ka kāds cits manā vietā to izdara. Es gribu, lai mani viņš lieto, lai es nedzīvoju šajā pasaulē, vienkārši kā patērētājs atnāc uz šīs zemes, strādās, ēdīs, priecāsies, bet Dievam ir savs mērķis caur mums cilvēkiem, un es gribu, lai viņš mani lieto, lai
Nevis es sev būtu vērtīga, nevis citiem būtu vērtīga, bet lai tās būtu manas attiecības ar Dievu, ka tēti, kas šodien plānā, kas ir jāizdara, lai tāda pievienotā vērtība mums ikdienā. Nu, lūk, paldies! Tad kaut kāds tāds pārdomas, kas man pēdējā laikā bija, par ko es tā kā daudz domāju, kad ir svarīgi, lai tā kā Dieva vārds ir tā kā mūs piepilda, un lai tas ir mūsu ierocis. Jā. Jo mēs tā kā dzīvojam savu ikdienas dzīvi, un es pamanīju, ka visu laiku ir tā cīņa par to, pat nevis cik labi tu mācies nostāvēt, ka tev būs situācija, nevis cik labi tu mācies saņemties, vai sakoncentrēt savu prātu, vai vēl kaut ko izdarīt, bet cik labi tu mācēsi parūpēties par sevi. Par sevi parūpēties, ko tas varētu nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ko tu sēs to pļausam, ne? Un tajā brīdī, kad tu sāc sēt sevi iekšā, tā kā to pareizo sēklu, tad tieši tas ir tas, kas tevi pasargā, jā? No kaut kādām situācijām, kas tev dod gudrību, kā mēs dzirdējām, Ilmārs stāstīja par gudrību, vai ne? Un tieši tas ir tas, kas dod tev tādu kā garīgu imunitāti, vai ne? Tāpēc es ļoti jūtu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs savu ikdienu būvējam nevis sākot no mūsu pienākumiem, jo mums katram ir pienākumi, mums katram ir lietas, mums katram ir izklaides, mums katram ir viss kaut kas, tusiņš, mums tad ir vēl kaut kas, un mēs citreiz gribam tās foršās lietas darīt, bet tas tāpat kā ar končām. Ja tu viņas pa daudz saēdies, tev pēc tam slikti paliek, vai ne? Bet Dieva vārds ir maize, jā? Citās vietās ir teikts, ka tā ir cieta barība. Tas nozīmē, tu vari gaļiņu uzgriezt, uzlikt, šlik, tā apēst. Bet tā izklaides, es tā līdzībās runāju, izklaides un kaut kādas lietas, viņas ir kā saldumi. Tev viņas ir foršas un tā, bet, ja tu pamanīsi, tu tos saldumus vislabāk var izbaudīt tad, kad tu esi normāli tā kā paēdis kaut ko vismaz. Nevis, ja tu prosti atnāksi, baigi gribas ēst, reku kūciņa, davai kūciņu, tuf, iekšā, ne? Citreiz tā ir, ja tu atnāc, tev uzklāts galds, tu tāds, šitā kūciņa tīk lābēs, viņu gribu apēst, bet, vispār laikam vajadzētu vispirms paēst kaut ko normālu, vai ne? Un tad, kad tu paēdi kaut ko normālu, tad tev tāds, tagad laiks kūciņai. Un tāpat ir līdzīgi arī ar mūsu iekšējo cilvēku. Mums ir jāparūpējas par sevi, kā es teicu sākumā, jāparūpējas par sevi, lai mēs liktu sevi iekšā maksimāli pareizas lietas. Jā, jo Bībele saka, ka no sirds iznāk visas tās lietas, kas ir rakstīts tur. Tā kā no iekšienes tas iznāk. Tas nav tā, tu vari kaut kādu brīdi tā kā saņemties, safokusēties, ja pat darīt kaut kādas lietas, vai ārīgi, vai pat vēl hužāk, tā krievu valoda iegāja pa vidum, vai vēl sliktāk, ja tu sāc to tā kā darīt reliģiski, ka tu it kā ārēji esi svēts, bet tava sirds īsti pat nav tajā stāvoklī. Man arī tā bija. Ja? Es domāju, ka mums visiem kaut kur tā ir bijis. Un kad tu dari lietas, un beigās tu saproti, ka tu dari lietas tāpēc, ka tā it kā ir pareizi, bet tu nemaz tā nejūties. Vai ne? Kurš ir bijis tādā vietā, ka tu dari lietas tieši garīgajā ziņā, bet tu tā vispār nejūties.
Viens drosmīgais, kurš vienmēr drosmīgais. Ilmārs. Dodam aplausu Ilmāram. Visi guļ šodien, labi skaidrs. Tā kā tu dari lietas, bet tu tā nejūties. Un man arī tā bija diezgan ilgu laiku uz kaut kādām lietām. Un tad ir svarīgi, jo, kad tu ej uz priekšu, tev ir svarīgi iemācīties citreiz apstāties. Jo, ja Dievs tevi grib tālāk vadīt, ja, tad viņš noteikti, tā kā Jesejā ir rakstīts, tā kā angliski rakstīts, behold, new thing, tā kā redzi, es daru kaut ko jaunu, ja, es apmēram saviem vārdiem lieku tā kā ceļu tuksnesī un visu pārējo, ja. Tā kā, ja viņš tavā dzīvē grib darīt kaut ko jaunu, tad tas, kā tu esi līdz šim dzīvojis, iespējams, daudz kam ir jāiziet projām, ja? Un ja tu šo turpināsi darīt visas vecās lietas, tu nesaņemsi neko jaunu. Ja? Tu nesaņemsi neko jaunu. Tāpēc mums ir svarīgi, ka mēs varam atbrīvot vietu sevī. Un viena ļoti spēcīga lieta, ko draudze ir diezgan aizmirsus, bet kas principā ir bībelisks princips, ka tu vienu dienu nedēļā pilnībā tā kā ziedo Dievam. Es domāju, ka lielākā daļa no mums mēs to vispār nedaram. Es arī. Jā. Šodien man plāns vēl riepas mainīt, arī vakar nepaspēju. Bet tas nav par obligātu svētdienu. Tā var būt jebkura cita diena. Jā. Tas var būt pirmdiena, tas var būt otrdiena, trešdiena vai ceturtdiena, vienalga, ka tev ir brīvs. Un, protams, nav jābūt reliģiskiem ar to, bet es vienkārši pamanīju, ka tas reāli strādā. Ka tu, it sevišķi, ja tu esi tā kā garīgi nopietns par savu, nopietns par to, ko tu dari, nevis ka tu kaut kāds pārgurds, bet vienkārši, ka tu meklē Dievu, ka tev interesē, ko Dievs tev saka, vai kā pareizāk tālāk rīkoties, tad tas laiks, ka tu vari pilnībā apstāties un visu nomest malā un vienkārši tā kā būt prostāt Dievu vārdu mierā, tas ir tā kā rīktīgi labs kompass. Jā. Tā ir tāda vieta, kur tu vari pārstruktūrēt savu iekšējo cilvēku. Jo, kā jūs teicu, mēs esam cilvēki, un mēs pat arī dabīgi skatoties, mēs savā galvā mēs veidojam tādus kā ceļus, pa kuriem mēs esam pieraduši staigāt. Un tieši tāpēc tu vari darīt citreiz lietas vispār nedomājot, automātiski. Un tā ir laba lieta, bet tajā pašā laikā viņa ir pareizi jālieto. Ja tu sevī neliec neko jaunu, ja tu tā kā romiešos rakstīts, ja tu neatjauno savu domāšanu, tad tu visu laiku staigāsi tajā, ko ir uzbūvējis tevī, vai nu apstākļi pagātnes, vai nu labi vai slikti, vai arī kurus tu pats esi izveidojis vienkārši pa savu dzīvi. Jā. Tā ir tāda lieta, kur ir svarīgi zināt, lai mēs saprastu, kā mēs paši vispār funkcionējam. Jo citreiz, tad, kad tu pats iepazīsties ar sevi, tev paliek daudz vieglāk. Jo citreiz tu esi dusmīgs uz sevi, kāpēc man šitā, kāpēc man tik grūti, kāpēc vēl kaut kas. Bet tad, kad tu reāli saproti, kā tas mehānisms strādā, tev paliek vienkāršāk sevi tā kā mainīt, tev paliek vienkāršāk pieaugt Dievā un visās pārējās lietās, jo tas noņem kaut kādu tā kā bišķi nastu nost. Jo citreiz, kad tu sastopies, apjams atnāk kaut kāda grūtība, un tu domā, ka es atkal slikts, es atkal šitāds, man atkal nesanāk. Ne. Jā. Tāpēc tiešām pieliekam uzmanību pie tā, vai mēs atkal krievisku vārds, jo latviski neskan na samom dziļai, vai mēs parūpējamies tā kā par sevi. Jā. Vai mēs patiešām parūpējamies par sevi. Jā.
Tas varbūt var izklausīties tā kā sautīgi, ko tur par sevi parūpēties, bet parūpēties par savu iekšieni, ja? Parūpēties par savu garīgo cilvēku, jo no iekšienes nāk ārā tas, kā tu dzīvo. Ja? Tā kā Salmans raksta, kad pār visam jāsargā savu sirdi, ja no turienes rostas dzīvība, tā kā no tavas iekšienes plūst vai nu labs, vai nu slikts. Ja? Ja tev ir kaut kāds laiks, ka tu esi, piemēram, dzīvojis tādā, ka viss liekas tā kā saspringts, nav kaut kādas tādas, nav viegluma, tad visdrīzāk tas ir rādītājs tam, ka tu jau diezgan labu laiku ej vienkārši pēc inerces. Ja? Jo, ja tu vienu lietu, ko tu pamanīsi, tad, kad man bija tādi periodi, kad es reāli jūtu, kad es tā kā diezgan labi biju nokalibrējies un tā kā sapratu, ko Dievs man, ko Dievs vada, liekas, ka visu laiku kaut kas jauns ir. Visu laiku. Un tad ir tādi periodi, kad tu tā kā bišķi atslāpsti, un tu liekas, ka nekas nemainās. Nav nekādas kustības. Nekas nenotiek. Jā. Un tas nenozīmē, ka mums visu laiku ir jābūt tajā detektīva pozīcijā. Tas vispār tā nav, bet tās pasaules lietas, ja, visi mēdī, sociātīkli, blablabla, viņiem ir tie visi algoritmi, kuri saprot, kā viņi ietekmē tevi, bet tu pats īsti nesaproti, kā viņi tevi ietekmē. Jā, līdz kaut kādam momentam. Protams, ja tu... Un viņi ir visa pasaulē tā uztaisīta, ka viņi meklē tavu uzmanību. Visur tagad apkārt, teiksim tāda karbonāde ar kartupeļiem ļoti reti, kur stāv, pārsvarā visur ir kūciņas. Šito, davai šito, davai šito, davai šito, davai šito. Un ja tu neiemācīsies visu to prosta apstādināt un ielikt iekšā normālu ēdienu, tu pēc tam sāksi just, ka tu jūties nepārāk labi, vai ne? Un bieži vien tas ir grūtāk pateikt sev, nē, es tagad neēdīšu to kūciņu, es tomēr apēdīšu kaut ko normālu. Tas nozīmē tev, apstājas, ok, labi. Jā. Un ļoti šitajā visā palīdz, ja tu reāli mācies klausīties tā kā svēto garu. Jo viņš tev nevedīs reliģijā, viņš tev nevedīs kaut kādos darbos, jo citreiz mēs varam iet tā kā reliģiskos darbos, jo, piemēram, man bija tā, ka tu lasi Bībeli, tu vienkārši lasi, un liekas, ka tu vispār nekas nenāk iekšā, tu domāji, prosta lasi, bet tev taču vajag lasīt. Un domāji, kas notiek? Un tad, kad tu prosta apstājies, ok, tā kā Dievs, varbūt tu prosta man kaut ko grib pateikt, vai ko man savādāk darīt. Un citreiz tu pamaini kaut kādas lietas, un uzreiz tā kā viss tā kā makes sense, tā kā visam pēkšņi parādās jēga tam, ko tu tikko gribēji darīt, jā. Tāpēc tas nav tā, ka šodien no rīta piecelšos, pusstundu palasīšu, pusstundu palūkšu, esmu izpildījis, esmu malicis, viss kārtībā. Tas tā nav. Ja tu reāli sekosi tikai Dievam, tev tās lietas, viņas visu laiku mainīsies. Ja viņas visu laiku mainīsies. Protams, kaut kāda veida disciplīna, viņa ir ļoti svarīga. Jā. Jo, ka mēs pie kaut kā varam pieturēties, tas mūs iedod to spēju, kad es gribu vai es negribu, es vienkārši to tāpat izdaru. Jā. Bet blakus tai disciplīnai vienkārši ielikt arī to, ka mēs mācāmies tā kā klausīties, ko viņš mums grib pateikt. Jā. Tāpēc Efesiešiem 6. nodaļā 10. pantā rakstīts, kad beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jā. Es tūlīt beigšu, varat vēl bišķi paciesties pēdējās domas, ja? Tā kā bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jā. Jo ļoti bieži, tad, kad mēs sākam iet, es vienkārši nesen atcerējos vienu tā kā situāciju. Es tikai nezinu, vai es viņu baigi varu stāstīt, jā, tāda bišķi arī, kur citi cilvēki iesaistīti, bet es atceros vienkārši vienu situāciju, ka bija tāds laiks, kur
kur tā kā Dievs diezgan daudz darbojās, likās lietas notiek, tas. Un pēkšņi kaut kas notika, cilvēku starpā parādījās nesaprašana, cilvēku starpā parādījās tas, un viss pajuka, jā. Iespējams, kāds varbūt saprot, par ko es runāju, un es pēc tam, kad pagāja ritīga laiks, es reāli pamanīju, kad tādas situācijas daudz kur atkārtojas. Tad, kad Dievs reāli kaut ko sāk darīt, paliek ritīgi labāk, kur kā rakstīts, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām. Viņš citreiz iemet tādu sēklu, ja? Un mēs, es piemēram, teiksim, tā slavēšanas kalpošanā jau riktīgi ilgi esmu, ja? Es atgrāk lielvārdē pie Ādama dziedājām klasiskās dziesmiņas, visu kaut ko pārējo. Un es pamanīju, ka mums gan arī katru reizi mēģinājumos bija visu laiku kaut kādi strīdi. Tā kā reāli. Man liekas, tā kā, par ko tur strīdēties? Tu taču atnāc izmēģināt dziesmas, vai ne? Un mums ir tikai tad, kad tu esi reāli garīgs un tu saproti lietas, kā strādā, tu ļoti bieži pamanīsi, kur sātans mēģina sēt savas sēklas, ja? Tāpēc mums ir jābūt diezgan spēcīgiem vārdā, lai nav tā, ka tur, kur Dievs grib iesākt savu darbu, ka sātans diezgan viegli var atnākt, sakaisīt kaut ko, un mēs reiz tā, viss, es ar viņu vairs nerunāšu. Man pietiek. Jā. Tas tā, ko padomāt, jo Dievs negrib, jo arī tavā personīgajā dzīvē noteikti tu vari atcerēties iespējams kaut kādus momentus, kurus tu tagad saproti, kad tajā brīdī viņi tev likās, ka tā ir realitāte, tā ir patiesība, tā ir īstenība. Bet tad, kad tu esi paliec gudrāks, saproti, ka tas bija, patiesībā tā bija velna viltība, lai mani apstādinātu. Jā. Lai mani tā kā nostumtu malā. Man tā ir personīgai dzīvē, man tas ir vairākas reizes bijis, ko es pēc tam tikai pamanīju. Jā. Un es tikai pēc tam pamanīju. Un kas notika, esmu izgājis cauri tādām mokām, esmu tā nočikarējies, esmu tā nostrādājies un tāds. Tāpēc arī darbā, tas vienkārši ienāk, arī darbā tavā nodarbošanās nebūs pareizi, bet tas, ko tu dari, arī tajās lietās, ļoti svarīgi, ka tu maksimāli velc iekšā Dievu. Jā. Jo sadāk, es nezinu kā jūs, bet tad, kad es strādāju, un ja es nejūtu, ka Dievs mani vada tajā, ko es daru, liekas, tam darbam, ko es daru, vispār nav vērtības. Man tāda sajūta. Es nezinu, kā jums ir. Jā. Tāpēc daudz kas notiek, jā, bet mums ir svarīgi, ka mēs, tādā ziņā, ka ne jau, ka tur tagad Dievs pievelc to skrūvi, atskrūvē šito. Nē, tas vienkārši, ka Dievs pa sezonām vada, tu jūti, ka Dievs saka, dari šito tagad, piemēram. Vienalga, jā. Un man jau nav tā, ka Dievs saka, davai dari šito, bet vienkārši tu citreiz jūti, kad tu esi saiknē ar Dievu, tu citreiz jūti, ka kaut kādas lietas sāk kārtoties. Pat tā ir ļoti laba pazīme tam, kad tu seko pēc Dieva prāta, kad ir tāds vieglums kaut kur. Varbūt ir grūti, bet nav tāda, man šitas jau piegriezās. Ja? Nav, kaut kur pazūd tas moments tāds, ka tu esi vienkārši tā kā samīcīts. Ja? Un es nezinu, varbūt kādam tas nodara, es vienkārši sāstu savu pieredzi. Jo es citreiz es arī tajā pamanīju, ka citreiz velna viltības dažreiz. Jo dažreiz bija tā, kad es ilgāk runāju nekā es domāju, bet, piemēram, iepriekš pie Jāzepa viņam tur vajadzēja kaut ko palīdzēt, jā. Es domāju, davai šito izdarīšu. Es to varu paspēt, man laiks ir. Un beigās notiek, sāku darīt kā forši, viss sanāk tajā laikā, kā es gribēju. Un beigās pagāja pāris dienas, un es gandrīz katru dienu, kā sāku no rīta,
gandrīz bez apstājas, bez normālām pusdienām, līdz vakaram, un tā vairākas dienas. Es to darbu izdarīju. Ķipa forši, priecīgs, ka es paspēju izdarīt, bet beigās sanāca tā, ka es sapratu, ka tā kā kaut kas nav ritīgi. Es biju reāli izpumpēts jau, domāju, kas notiek. Jāzba saka, vai rītdien vajag šito izdarīt, vajag. Es saku, Jāzba, es reāli nevaru. Es zinu, ka es aiziešu strādāt, es varbūt izdarīšu, bet es uz tā noziedošu savu stāvokli. Jā. Jo, ja tu esi nevis nepareizā stāvokli, bet ja tu esi tā kā kaut kur jau sevi atdevis, ja, tu vairs nevari īsti sevi, tu neesi atdevis jau tajā brīdī sevi Dievam, ja tu esi atdevis kaut kur citur sevi. Tāpēc tev ir jādodas pirmkārt Dievam, ja, un saprast, ka viņš ir tas, kurš kārto tavas situācijas. Jo mēs visi mācāmies, mēs ejam kaut kādiem procesam cauri, bet galu galā ir jābūt tā, ka mums paliek vieglāk tajā, ko mēs darām. Ka mēs redzam, ka pieaug svētība tajā, ko mēs darām. Ja tu esi pieradis, ka visu laiku tikai tā nav jābūt. Tā nav jābūt. Jo, ja mēs lasam veco derību, palielam visi Dieva kalpi, kas tur bija, par kurus Dievs svētīja, viņi visi bija, viņi bija svētīti arī finansiāli. Jā. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka Dievs man svētī, tagad man būs daudz nauda. Tas par to nav runāts, bet vairāk par to, ka tā vairs nav tava nasta. Jā. Ka finanses tā kā nav tava nasta. Jo man tā ir bijis, kaut kur arī tagad vēl ir kaut kur, un es domāju, mums pat ļoti daudz, lielākie daļa cilvēku, finanses kaut kādā ziņā ir nasta. Jo viss paliek nenormāli dārgs. Agrāk tu māju varēja nopirkt, parasti cilvēks varēja māju nopirkt, mūsdienās tas gan arī nereāli, ar parasto standartā algu, gan arī nereāli normālu māju nopirkt. Tā ir. Ja tā mēs esam visam godīgi, vai tev jāņem kredīts, vai tev jāņem vēl kaut kas. Ne? Un viss paliek tik tāds nereāls gan arī, priekš parasta cilvēciņa, kurš it kā gribētu vienkārši dzīvot. Vai tad tev tur baigi jāizsitās, es peldu tur, kur varbūt jau citur citās tēmās, bet vienkārši tādas manas pašas pārdomas. Kad atgriežos no sākuma, ar to es arī pabeigšu, kad ir baigi svarīgi, ka mēs parūpējamies par sevi. Ja? Ka mēs parūpējamies par sevi, jo tas atkal ir Dieva valstības princips, kad koku pazīst pēc viņa augļiem. Un augļi nav tas, ko tu pats radi, ja mēs runājam par Dieva valstību, bet tas ir tas, kas izaug no tevis tajā procesā, kad tu esi savienots ar to vīna koku, kas ir Jēzus principā. Tajā procesā, kad tu esi tā kā nodevies viņam, nodevies viņam priekš katra cilvēka, tas ir izskatīsies tiešām savādāk. Nodevies viņam, tas nenozīmē, ka tu uzreiz esi mācītājs, kalpotājs, vēl kaut ko. Tu vari būt tā kā pilna laika strādnieks, tu vari būt darīt visu, tā kā tas katram būs savādāk, bet tu tā kā pats vari zini savu sirdi. Tu zini, uz ko Dievs tev aicina, vai ne? Un dažreiz, kad paiet laiks ilgāks, tā kā man bija, es dažreiz pat bieži vien palaidu garām tos krustojumus, kur Dievs man būtu varbūt ievedis lielākā svētībā, ja es tikai būtu paklausījis, vai ne? Un dažreiz es izgāju reāli tādam cauri vienkārši tāpēc, ka es nesapratu, ko Dievs man reāli saka. Ja? Jo balsis ir riktīgi daudz cilvēku, tev sacīs šitā, cilvēku tev tā, tas, ko es saku, varbūt vispār nedara tavai situācijai. Un tieši tāpēc tev ir jāsaprot, ko Dievs tev reāli saka. Bet jebkurā gadījumā, tad, kad tu sekosi Dievam, tev būs izaicinājumi, bet tu redzēsi, ka būs kaut kāda svētība. Būs visu laiku paliks, kaut kas pieaugs, kaut kas vairosies, kaut kas būs savādāk un labāk nekā tas bija pagātnē.
Jā, es tiešām negribēju tik ilgi, bet vienkārši es aizskāru tik daudz tēmas, kuras, ja es nepaskaidrotu, viņas varētu būt izklausīties. Tāpēc es centos maksimāli izskaidrot, lai jūs nepārprotat arī. Bet pāri visam, ka mēs paši personīgi varam tā kā prasīt Dievam savai dzīvai gudrību, jā? Jo tas, ko arī, tev var patika vai tu vienkārši tāpat cēl roku? Man vismaz viens atbalstītājs ir, tas man viens pat pišķiks ir, jā. Un, es ākstos. Bet, jā, tā kā pāri tam visam, ka mēs katrs varam prasīt Dievam gudrību, jā. Lai nav tā, jo es esmu ļoti daudz kur gājis visādām tādiem pagriezieniem cauri, kurus es varēju tikpat labi arī neiet cauri, jā. Kurus es pats domājis, kāpēc man tik grūti bija. Bet tad, kad ir rīktīgi laiks ir pagājis, kad tu esi reāli pieaudzis gudrībā, tu pēc tam ieraugi tos pagriezienus, kuru dēļ varbūt tev sanāca tā, kā tev sanāca. Tas, protams, Dievs nekad nesagaida, ka mēs vienmēr visu pareizi izdarīsim. Tā kā tas viss ir ok. Dievam viss ir ok ar to. Bet vienkārši tā ideja tāda, lai mēs cenšamies, lai mēs vismaz cenšamies katru dienu, vai vienalga, ka mēs vispār cenšamies par sevi parūpēties pareizajā nozīmē. Jā. Lai tas, kas iznāk no mums, tie augļi, lai viņi ir, lai viņi ir garšīgi. Jā. Un tie augļi nav tas, ko tu pats saražoji, tie augļi ir tas, ko Jēzus tevi izveidoja, vai ne? Tā kā, ok, so. Un, ziniet, bija jau daudz pateikts, ja godīgi. Tie, kas klausījās, ja kāds klausījās, es te mēģināju vēl paralēlās raksturvietas atrast, telefonā nesēdēju, bet Bībelē biju. Un atnāca man tāds vārds vai tāda atziņa. Bībelē ir teikts, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tad jautājums cits. Kur ir kunga gars? Kur tu viņu meklē? Un, ziniet, vakardien mēs bijām Atašīnē, un es tur sajūtu kādu īpašu brīvību. Tur bija viegli, tur nebija grūti. Un tur sabrauca dažādi cilvēki. Pa pusē ticīgi, ļoti ticīgi, maz ticīgi, neticīgi, teiksim tā dažādi. Un, ziniet, Bībelē ir teikts, ka es nevienu vairs nezinu pēc miesas. Kad mēs skatāmies uz cilvēkiem ne caur viņa denomināciju, ne caur viņa ticības līmeni, tu jau nesaproti, tu jau neesi tik garīgs dzīvē, tu jau neesi vēl tik pietiekami liels, vai es ar tevi nevaru komunicēt, tad tur sākās nebrīvība, vai tā, teiksim, tā važas. Bet kur tā kunga gars, tur ir brīvība, kur tu atnāc, ir cilvēki apkārt, nav cilvēki. Un kad tu tiecies uz tām vietām, tur, kur Dievs darbojās, tu tur sastapsies ar brīvību. Un, ziniet, manā sirdī bija, es gribēju uz turien braukt, es gribēju tur būt, es gribēju tur būt sadraudzībā. Tāpēc, ka es redzēju, kā Dievs to visu vada, kā Dievs kārto, kā viss notiek, un tu sapratu, ka es gribu būt tajā epicentrā. Man neinteresē, kas notiek apkārt. Man bija citi darbi vēl, un beigās vēl pēc tās Atašīnas atbraucām uz Iekulu, aizbraucām uz Spirti vēl. To es maksimāli liederīgi izmantojām dienu, ja? Bet tas tā iesākumam, bet mēs jau šodien daudz dzirdējām, un vienkārši tā kā iziešu paralēli cauri kaut kādu raksturvietu, varbūt iedošu arī. Sākumā Ilmārs teica par gudrību. Un godīgi pateikšu, šodien mums pietrūks gudrības. Tāpēc, ka mēs esam pieraduši darīt visu paši. Mēs zinām, kā būs labāk, mēs visu saprotam. Mēs visu zinām uz priekšu, mēs taču esam pieredzējuši, mēs taču esam vecāki, pirmkārt, mēs taču zinām, kā labāk bērnus audzināt, mēs zinām, kā labāk viņus izskolot un tādā garā, ja? Bet psalms, 111. psalms, 10. pants, es vienkārši nelasīšu tikai vienu psalmu, tā kā, lai saprastu, kur tas rakstīts. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara, viņa slava paliek mūžīgi. Un bieži vien cilvēki saka, kā tu iegāji tādās lietās,
Kā Dievs darbojās tavā dzīvē? Mēs šodien dzirdējām liecību, par Laura, kas stāstīja. Bība tā kunga priekšā. Dievs, es varētu iedot kādam. Es varētu, es saprotu, kam vajag iedot. Es saprotu loģiski, kad ir trūkums. Es saprotu, ka tur varbūt tam varētu vai tam varētu. To ir loģiski. Bet, kad tu iekšā sirdī mēģini saprast, ja? Tas visu, Bība tā kunga priekšā viss gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara, viņa slava paliek mūžīgi. Tu sāc taustīties, vai tiešām tas ir to, ko Dievs grib? Vai tiešām tas ir tur, kur Dievs mani aicina? Un Bība tā, man liekas, tu man prasīji nesen, par Bību tā kunga priekšā. Un mēs domājam, zin kā, agrāk es domāju, jābaidās no Dieva. Dievs, kaut tu mani nesalamā, kaut tu mani tur vēl kaut kādā veidā nepārmāci tā, lai es tur, nezinu, uz nāves gultas vai gandrīz vai guļu, ja? Bet Bība tā kunga priekšā, tā kā tu tik dziļi cieni Dievu, ka tev ir ļoti svarīgi, ko teiks viņš. Un tā ir brīva izvēle. Kad tu ļoti, ļoti cieni kādu cilvēku, tu pat sīkās lietās gribēsi dzirdēt viņa padomu. Vai arī tu gribēsi dzirdēt no cilvēka padomu, kurš tavā dzīvē ir ļoti daudz labus padomus iedevis, kurš reāli tā kā investējis tevī savu dzīvi, un tev atnāca izdošanās caur to cilvēku. Tu viņam noteikti pazvanīs un paprasīs, klausies, tāda situācija, vai man to darīt, vai to nedarīt. Tāpēc, ka tev ir cieņa. Un Bība tā kunga priekšā, priekš manis tāda saprašana, ka tā ir dziļa pašcieņa vai dziļa cieņa pret Dievu, ka Dievs, es bez tevis negribu darīt neko. Es gribu savilkt to visu tādu kopsavilkumu, arī Pēters nedaudz ieminējās, par vēlna viltībām. Mēs šodien dzīvojam reāli laikā, kad vēlns ļoti spēcīgi darbojās. Bet mēs šodien neskatāmies uz to, ko vēlns dara, mēs šodien skatāmies, ko Dievs dara. Un, kad mēs skatāmies, ko Dievs dara, mēs vēl vairāk iesakņojamies uz to, ka Dievs izdarīs daudz vairāk. Bībelē teikts, sinepju, ticība kā sinepju graudiņš. Maz, pavisam maziņš. Jūs esat skatījušies, kas no tā izaug parasti? Koks. Liels koks. No maza. Un tev vajag tikai vienkārši noticēt. Un, kad tu notici, no tā kaut kas sāka veidoties. No tā sāk kaut kas izplesties. No tā mazā sinepju graudiņa sāk veidoties koks. Un Bībelē teikts arī par koku, ka tur putni paslēpjās, ka tu esi tā kā pānī priekš daudziem. Tu jau sāc kalpot priekš citiem, nevis tāpēc, ka tu tāds esi, bet tāpēc, ka tas kaut kādā veidā izauga tevī. Un vēlns mēģina tevi ievilkt kaut kādos konfliktos, situācijās, sarunās, apstākļos, lai vienkārši tevi dizorientētu, lai tu sāc atkal kurnēt, lai tu sāc atkal darīt kaut kādas ļaunas lietas. Un Pēters jau teica, par visiem Dieva ieročiem bruņošanos, tev ir jābūt ietērptam patiesībā. Tev ir jābūt ietērptam viņa godībā, un tev ir jāmeklē, kur ir Dieva gars. Dievs, es darīšu to, ko tu man teiksi, es braukšu uz turieni, kur tu mani vadīsi. Un tad, kad tu esi paklausības, tad, kad tev ir sadraudzība ar Svēto garu, tā, ka tu prasi viņam katrā sīkā lietiņā. Piemēram, kā es cenšos, daudz zinu, ka mēs ar Jāzepu tad kaut ko pērkam, mašīnas kaut kādas pārdodam, Mēs pat aizbraucot pakaļ mašīnai, mēs tā kā mēģinām saprast garā, vai tiešām tā ir tā mašīna, ko jānopērk. Un ir bijis tā, kad, liekas, ka nē, nav jēgas. Tu pazini it kā jā, bet nav. Tāpēc, ka tu jūti iekšā sevī tādu indikātoru. Tāpēc, ka tev ir dievbijība. Tu gribi saprast, vai tas ir Dieva plāns. Un bija tāda pat situācija vienreiz, ka mēs ar Jāzepu aizbraucām uz Jēkabils cietumu, vajadzētu satikt vienu cilvēku. Un es atbraucu uz turienu, un man jau iekšā uzreiz, ka nav jēgas, ka nebūs nekas. Un laiks iet, jau jāskan uz dievkalpojumu, vēl kaut kas to viss. Un tu jūti, kā vēlns vienkārši dažreiz piemet tev kaut kādus apstākļus, lai tev vienkārši aizvilktu kaut kur citu, dizorientētu. Un galu galā, tur nekas nesanāca, tur beigās vēl kaut kāda maiņa notika ar cilvēkiem, un tas bija viss pretēji. Bet tevī jau kaut kas bija, ka tev ir jābrauc prom. Tev jau kaut kas iekšā tā kā runāja, ka nē, tāpēc, ka tev ir Bībele tā kunga priekšā. Tev ir svarīgi, ko par to saka Bībele, vai ko par to saka Dievs. Un nerunāšu visu to, ko es biju plānojis, vienkārši vienu raksturvietu vēl, un tad pamazām mēs noslēdzam. Gribēju runāt par šauro ceļu, Tāds nemīļākā tēma parasti kristiešiem.
Bet es izlasīšu vienkārši vienu raksturvietu. Lūkas 13:24. Cīnaties iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Un vēl Mateja evaņģēlijā ir raksturvieta, ja? Bet es to arī nelasīšu. Un tur rakstīts, cīnaties iet pa šauriem vārtiem. Tas nozīmē, ka no mums pienākas kaut kāda atbildība. Mēs nevaram neko nedarīt un viss notiksies. Mēs nevaram neiet. Tāpēc es vienmēr saku, piemēram, ka cilvēki iet kaut kādām cauri grūtām sezonām, nav saprotams, tu ej, tev vienkārši viss ir slikti, viss nesanāk, turpini iet. Tāpēc, ka tad, kad tu iesi, Dievs tavu kāju vai tavu virzienu palabos, ja vajadzēs. Un, man liekas, ja es nemaldos, tur ir pat raksturvieta, ja, kad Dievs tā kā поправляет šesti, to есть pavirza gaitu cilvēkam. Bet galvenais turpināt iet. Un problēma sākās tad, kad mēs apstājamies. Mēs sākam stagnēt, viss apkārt paliek viendabīgs, viss apkārt liekas, no, atkal tas pats, atkal viss nekas nemainās. Bet tad, kad tu sāc turpināt iet, tad tu sāc cīnīties ne ar saviem ieročiem, bet ar Dieva ieročiem, ja, kas doti priekš tam, lai sakotu tumsas valstību. Cīnīties iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Kāpēc? Kāpēc viņi vēlēsies, bet nevarēs? Tāpēc, ka viņu es būs vairāk nekā paša Dieva. Jēzus atnāca, tur bija farizejs, tad bija vēl kādi cilvēki. Un viņš saka, Jēzu, ko man darīt, lai man sekotu? Vienkārši seko man. Ok, bet es varu aiziet apglabāt savu tēvu māti, ja, kas ir nomirusi. Jēzus saka, nē, lai mirušie dara savu darbu. Atstāja visu. Un bieži vien mēs tā kā gribam uz tādās divās lomās dzīvot. It kā es gribu kaut ko kalpot Dievam, bet tajā pašā brīdī man patīk tādas lietas. It kā es gribu kalpot Dievam, bet tajā pašā brīdī man vajag citu kaut ko darīt. Un tu tā kā dzīvo uz diviem krēsliem un atnāk tad vilšanās tavā dzīvē. Jo tāpēc, ka tu nevari efektīvs būt debesu valstībā un tu nevari efektīvs būt tajā. Tāpēc ir noteikta cīņa ne pret tevi kā personu, bet pret tavu garu. Tāpēc, ka kur ir svētais gars, tur ir brīvība. Un Velns darīs visu, lai tu nebūtu tur, kur ir svētais gars. Cik bieži manā dzīvē ir bijis tā, ka mani paaicina kaut kur kalpot, un tu no rīta piecelies, un man tā negribas braukt. Un tāda pretestība, nu kā, un tev tāds slinkums uznāk, bet tu saproti, kaut kas ļoti cīnās, lai tevi apstādinātu. Un tu arī palikt mājās, un Dievs pateiks, ok, nav problēma. Bez problēmām es sūtīšu citu. Bet tā, kad tu aizbrauc, tā, kad tu pārvari to negribēšanu, Dievs kaut ko maina tavā sirdī. Dievs sāk reāli darbu darīt, caur tevi vai tevī. Un Bībelē ir cīnaties ieiet pa šauriem vārtiem. Pa šauriem vārtiem. Un Bībelē teiks, ka šauri vārti un šaurs ceļš ved uz dzīvību. Bet plati vārti un plats ceļš ved uz pazušanu. Bībelē teiks, ka šaurus vārtus ne visi atrod, tāpēc, ka mēs neredzam. Mēs pārstājam garīgi redzēt, mums liekas, visi forši, visi super. Un es ticu, ka ir tas laiks tagad pienācis vispār globāli, kad Dievs atjaunos tā, kā viņš to gribēja, kā viņš bija ieplānojis sākumā. Tāpēc, ka šodien ir ļoti daudz programmas. Ļoti daudz visādas idejas, kā labāk izdarīt, kā šito, trešo. Mēs zinām, kā tur ievilkt cilvēkus kaut kādās schēmās, kaut kādās lietās, kā mums kalpot. Bet ir tik maz svētiem garam vietas. Tāpēc, ka mēs šodien esam uzcēluši cilvēku augstāk par pašu Dievu. Un es vakar arī tā kā bišķiņ nedaudz dalījos, ja? Kad mēs uzliekam centrā cilvēku, es, man, ap mani, Dievs svētī mani, Dievs sargā mani, es esmu Dieva izredzēts, es esmu Dieva bērns, man nedrīkst būt trūkuma, es. Un tu skaties, ka Jēzus tur vispār nav. Bet visas tavas uzvaras tavā dzīvē, tas ir tikai pateicoties Jēzum. Un man patīk tā dziesma, es neatceros, kā viņa saucās, bet visas savas uzvaras es nolikšu pie tavām kājām. Jo parasti kā, Dievs atbild uz manu lūkšanu, Dievs man te ir problēma, Dievs lūdzu. Dievs atbild, nu forši, viss, un aizgāja un pazūdi. Un tad papli.
Bet tad, kad tu saproti, ka tas nav no tevis, tas nav pat par tevi, bet tas ir par Jēzu, kas dzīvo tavā sirdī, tad tu vienmēr atgriezīsies un pateiksi Dievam paldies. Tāpat kā Dievs, kad dziedināja 10 spīdīgos, ja? Pateic, aiziet, pasakaties. Un tu tikai viens atnāca atpakaļ. Aiziet, atrādieties priesteriem, un tikai viens. Domājieties, 1%, ja? Viens cilvēks no 10 tikai atgriezās. Un šodien draudzē ir daudz cilvēku, ja? Bet jautājums, ko tu meklē? Uz kā tu šodien būvē savu pamatu? Un kur ir Dieva gars? Tur ir brīvība. Un uzdot vienkārši savu jautājumu, kur tad ir Dieva gars? Kur viņš darbojās? Un šodien, ziniet, nav kaut kādas speciālas dziesmas, lai Svētais Gars atnāktu. Nav šodien speciālas frāzes, lai Svētais Gars atnāktu. Tas nenozīmē, ka mēs nobļāvāmies. Svētais Gars nāca par šito vietu. Un Svētais Gars, es atskrēju. Tas tā nestrādā. Viņam ir kaut kāda noteikta atmosfēra, kur tu noliec visu maliņā, kur tu ieej pa šauriem vārtiem. Un, ziniet, pilns ar bagāžām, pilns ar visādām lietām, un tu pie durvīņām piegāji un saproti, ka tu nevari ar to visu iet iekšā, ka tev kaut kas ir jāatstāj. Un tad, kad tu to visu atstāji, tu ieej iekšā un tu ieej vissvētākajā vietā. Un tad, kad tu ieej vissvētākajā vietā, kas notiek? Tev vairs nav vajadzīgi daudz vārdu. Tu savienots jau Dievu garā un tev nav vairs jārunā. Manā dzīvē ir bijis bieži tā, ka es atnāku uz lūkšanu kambari, ja? Un es nelūdzu. Es nevaru palūgt. Nevis tāpēc, ka man kaut kāda barjera, bet tāpēc, ka tu ar garu jau esi savienots un vienkārši notiek piridača, kā ir... Nē, tā kā tu jau saproti no pusvārda. Parasti ģimenēs tā ir, ja? Bērni saprot vecākus no pusvārda, ja uz vienu acu skaties, bērns jau zina tā, ka jau mājās atnākšu un nebūs labi. Ka tu reāli saproti Dievu, ka tev nav vajadzīgi. Tāpēc Dievs to ir Bībelē pateikts, ka nedomājiet, ka jūs daudzos vārdos būsiet sadzirdēti. Ka mēs daudz runāsim Dievs. Tas tā nestrādā. Bet strādā tā, ka tu ieej pa šauriem vārtiem un, ziniet, uz tā ceļa nekas nevar stāvēt, izņemot tevi un Jēzus. Tu un Jēzus. Jā. Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības. Nav nozīmes garīgas, emocionāls, dvēseliskas, fiziskas. Jā. To ir visa gudrība ir tad, kad tu meklē Dievu. Dievs, kā tu gribi? Kā tev patīk? Un tad, kad tu to izvēlies, tā visu labi izjūt un saprot. Visu labi izjūt. Es nejūtu gara vadību. Es nejūtu, varbūt tu neesi nemaz prasījis Dievam, Dievs, kā tu vēlies. Kas tā dara, viņa slava paliek mūžīgi. Un tad, kad tu klausi Dievu, tad, kad tev ir svarīgi, Dievs, ko tu domā, pēc tam ļoti daudz liecības, ļoti daudz brīnumu, ļoti daudz atklāsmes. Un tev vienmēr ir par ko padalīties, un tev vienmēr ir ko pateikt. Bieži vien atnāc kaut ko padalīsties ar liecībām, kaut kur aizbrauc ciemos pie kāda. Tu īsti nezini, ko pastāstīt tev. Ko lai pastāstītu? Un tad tu iznāji ārā. 1986. gadā, kad es biju ticīgs, un tad ir tāda pauze, 30 gadi Dievs klusēja, ja? Neko neteica. Bet tad, kad tu esi savienots ar Dievu, tev vienmēr ir liecība. Tev vienmēr ir kaut ko pastāstīt, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tāpēc, ka Dievs reāli dara tavā dzīvē. Un tāpēc neļauj sev apmānīt vēlnam ar kaut kādām situācijām, ar cilvēkiem, ar konfliktiem, ar ļaunām runām, ar strīdiem, ar aizvainojumiem. To ir visāda veida tāda nelabas lietas, ja? Un tas aiztaisa vienkārši garīgās acis, un tu pārstāji redzēt. Jā, tāpēc mēs lūgsim, svētīsim šo dienu, svētīsim sadraudzību un vienkārši esiet sadraudzībā ar Svēto garu. Ļaujiet viņiem jūsos darīt darbu.
Un bieži vien, ja, kad mēs sākam par kaut ko lūgt, par kaut kādu situāciju, par kaut kādām lietām, un paliek daudz sliktāk. Ir tā bijis kādreiz. Tu domā, nu viss es iestāšos, tagad sākšu lūgt, un sākās vēl lielākas problēmas. Un es agrāk domāju, Dievs, kāpēc tā? Bet īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Tu sāc lūgt, Dievs sāk atbildēt. Viņš sāk jaukt ārā to, ko tu biji sabūvējis pa visu savu dzīvi. Un lai uzceltu kaut ko patiesi taisnu. Tāpēc cīnaties iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Gribēs, bet nevarēs. Tāpēc, ka būs jau par vēlu. Tāpēc, ka ceļš, pa kuru ir jāiet, ceļam vienmēr ir sākums un ceļam vienmēr ir beigas. Tu nevari kaut kur pa vidu ieskriet. Tāpēc, lai Dievs svētī, es domāju, mēs piecelsimies tagad pēc Pētera jāpalūdz, ja? Kā Pēters teica, lai viss ir pareizi.